Tā kā ķīmija izmanto daudz šķīdumus, tad ir jāatceras to, ka ūdens blīvums un šķīdumu blīvums nav vienāds. Jo, piemēram, pieliekot sāli ūdenī, mums šķīdumu blīvums palielinās. Tas tāpat kā salīdzināt saldūdeni un sālsūdeni, ka sālsūdenī vienmēr blīvums ir lielāks un tur vieglāk peldēt. Tādēļ uzdevumos izmanto arī blīvumu formulu, un tūlīt pat parēķināsim arī tādus uzdevumus, kur izmanto blīvumu formulu. Blīvums parāda šķīduma masas attiecību pret tā ieņemto tilpumu, un aprēķina to ρ ir vienāds m dalīts ar v, kur ρ ir šķīduma blīvums, m masa un tilpums ir v. Šo formulu ir viegli atcerēties, ja atcerās I love density, kur, ja mēs paskatāmies zaļais, atgādina šeit tā kā augšējā daļa sirsniņai kā burtiņš m un apakšējais kā burtiņš v, kur mums ir masa un tilpums. Beigās mēs arī redzam, ka, ja formulā, tad m veidot augšējo daļu un v apakšējo, sanāk I love density, kā saka, veids, kā atcerēties formulu. Lai labāk saprastu blīvumu, tad apskatīsim dažus piemērus. Noteikti zinu šādu jautājumu, kas ir smagāks, 1 kg naglu vai 1 kg vates. Un bērni bieži vien atbildētu 1 kg naglu, bet, ja mēs pastamies, 1 kg un 1 kg, lai kas tas būtu, smagums jau ir vienāds. Bet tad apskatam, kāds ir tilpums. Un, protams, ka tilpums vatei ir daudz lielāks nekā naglām. Tas nozīmē to, ka tādu pašu masu dalot ar lielāku tilpumu, mēs iegūstam mazāku blīvumu. Un šeit arī, ja jautājums, kas ir blīvāks, 1 kg naglu vai 1 kg vates, mēs viennozīmīgi varam pateikt, ka blīvums mums lielāks ir tieši naglām. Un šeit tad tā doma, ka smagumu un blīvumu mēdz cilvēki jaukt savā starpā. Tā kā jāatceras, ka tas nav viens un tas pats. Kas ir blīvāks? 1 kg ūdens vai 1 kg ledus? Atkal, ja mēs paskatāmies ar šo, ir gadījumi, kad kāds pasaka, ledus blīvāks, es tak varu to paņemt rokās, bet ūdeni es varu saspiest. Bet ja mēs ūdenī ieliekam ledu, ledus uzpeld, un vienmēr, ja viela uzpeld, mēs varam teikt tā, blīvums ir mazāks nekā pašam šķidrumam. Tas nozīmē to, ka ledus blīvums ir mazāks nekā šķidruma blīvums, konkrēti ūdens. Un šeit mēs skatāmies, kas grimst vai kas uzpeld, pēc tāda principa. Tādēļ faktiski blīvums mums parāda to, cik masa ir sakoncentrēta mazā vai lielā tilpumā. Un tad, jo mazākā tilpumā tā būs sakoncentrēta, jo attiecīgi būs lielāks blīvums. Šeit mēs varam apskatīt piemēru. Mums ir 5 kubiņi, un visiem kubiņiem ir vienāda masa. Un šeit mēs varam redzēt, tad ir mazs kubiņš, tad lielāks, līdz alumīnijam ir liels, tad volframam masa. Un jautājums, kuram no dotajiem metāliem ir vislielākais blīvums? Un tad, ja mums masa ir sakoncentrēta mazākā tilpumā, tad mēs uzreiz varam pateikt, ka noteikti blīvums ir lielāks. Atverot P-table un izvēloties vielu blīvumu, mēs varam ieraudzīt to, ka blīvums vienkāršām vielām nav vienāds. Visblīvākie mums ir osmijs un irīdijs, tie ir 22,5 reizes blīvāk nekā ūdens, un tepat arī zelts. Tad zelts īstenībā ir diezgan blīvs metāls, salīdzinot ar citiem. Piemēram, svins no ikdienas ir zināms kā ļoti smags metāls, tad tam liels blīvums ir lielāks nekā dzelzim. Un, ja mēs paskatāmies, tad šeit ir 11,340 kg uz kubikmetru, jeb 11,34 grami uz kubikcentimetru. Savukārt zeltam ir 19,300 kg uz kubikmetru, jeb 19,3 grami uz kubikcentimetru. Tad zelta blīvums ir gandrīz 2 tik liels nekā svinam. Lai pareizi veiktu aprēķinus, tad noteikti ir jāatceras, kā pāriet no kubikmetra uz mazākām vienībām. Tad 1 kubikmetrs, tas mums ir metrs uz metru un uz metru. Tad šāds te liels kubs. Un parasti tādu izmanto fizikā. Bet ķīmijā izmanto daudz mazākas vienības. Tad 1 kubikmetrs tie ir 1000 litri. Un savukārt 1 kubikdecimetrs, kas arī ir 1000 daļa no kubikmetra, ir 1 litrs.
Un ja to mēs vēl sadalam mazākās vienībās, tad mēs iegūstam, ka 1 kubikcentimetrs, jeb 1 mililitrs, tā mums ir 1/1000 daļa no kubikdecimetra. Un 1 kubikcentimetrs, tas mums ir šāds te kubiņš, kur ir 1 centimetrs uz 1 centimetru un uz 1 centimetru. Un tas ir vienāds ar 1 mililitru. Iegaume, ka 1 kubikmetrs ir vienāds ar 1000 kubikdecimetriem un ir vienāds ar 1 kubikcentimetriem, jeb 1 kubikmetrs ir vienāds ar 1000 litriem un 1 mililitriem. Tagad aprēķināsim dažas uzdevumus. Un tā, 120 ml jūras ūdens masa ir 123 grami. Kāds ir blīvums? Tilpums mums ir 120 ml. Un masa mums ir 123 grami. Jāprēķina blīvums. Formula mums ir ρ vienāds masa dalīts ar tilpumu. Ρ ir vienāds 123 dalīts ar 120. Un tas ir mums 1,025 grami uz mililitru. Koncentrētas sārskābes blīvums ir 1,84 grami uz mililitru. Aprēķina koncentrētās sārskābes masu, ja tilpums ir 600 ml. Šajā gadījumā mēs redzam, ka mums ir prasīta masa, nevis blīvums. Tas nozīmē, ka mums vajadzēs pārveidot formulu, un atceries, var izmantot algebru, vai arī var izmantot trīsstūri. Un tā, pierakstam. Tilpums mums ir 600 ml, un blīvums mums ir 1,84 grami uz mililitru. Un masa, tā mums ir jāprēķina. Formula mums ir ρ ir vienāds masa dalīts ar V. Bet mums jāprēķina masa. Tādēļ mēs varam izmantot vai no algebru, vai trīsstūri, vai pārveidot formulu. Pamēģināsim ar trīsstūri. Tā, es zīmēju trīsstūri. Augšā man ir M, un apakšā man ir ρ un V. Tad man jāprēķina masa, es varu aizklāt to ciet, un tad es iegūstu formulu. Masa ir vienāds ρ reiz V. Un tagad aprēķinam. Masa ir 600 reiz 1,84. Un tas mums ir 1104 grami. Reakcijā ir jāizmanto 100 gramu ortofosforskābes. Cik liels tilpums skābes ir jānomēra mērcilindrā, ja blīvums ir 1,83. Tā, ρ mums ir 1,83 grami uz mililitru. Un attiecīgi masa mums ir 100 grami. Un mums ir jānomēr tilpums, tad V ir nezināmais. Atkal, mēs zinām, ka formula ρ ir vienāds M dalīts ar V. Var izmantot trīsstūri, pārveidot formulu, un beigās tad mums vajadzētu iegūt šādi, ka V ir vienāds masa dalīts ar blīvumu. V ir vienāds 100 dalīts ar 1,83. Un tas mums ir 54,6 mililitri. Šeit vienmēr var padomāt arī loģiski, ja mēs skatāmies, mums sanāk tā 100 grami, un ja blīvums ir lielāks nekā 1, tas nozīmē, ka tilpumam vajadzētu būt mazākam nekā 100 mililitriem. Un šeit mēs arī iegūstam 54,6. Tā kā vienkārši loģiski padomājot, vai šī vērtība var būt tāda vai nē, tā kā vienmēr var to izmantot. Aprēķina slāpekļa skābes šķīduma masu, ja zināms, ka 1 litrs skābes šķīdums satur 112 gramu slāpekļa skābes. Un blīvums ir 1,12. Un tad tas nozīmē, mēs apvienojam šobrīd blīvuma formulu un arī masas daļas formulu. Pirms skatīties manu aprēķinu, noteikti pamēģini aprēķināt pats, un tad salīdzini. Tā, masa vielai ir 112 grami.
Ja tā mēs redzam šeit. Blīvums mums ir 1,12 grami uz mililitru. Un vēl mums ir arī dots tilpums. Tad tilpums ir vienāds ar 1 litru, un noteikti to ir jāpārveido mililitros. Tie ir 1000 mililitri. Tad šķīdumi parasti tiek rēķināti mililitros. Un mums ir jāprēķina masas daļu. Tad masas daļa ir tas, kas ir nezināmais. Atceramies formulu. Masas daļu mēs varam aprēķināt masu vielai, izdalot ar masu šķīdumam. Masa vielai mums ir, masa šķīdumam mums nav. Bet masu šķīdumam mēs kā reiz varam aprēķināt no tilpuma un blīvuma. Tad masa šķīdumam mums būs vienāda ar blīvumu šķīdumam sareizināts ar tilpumu šķīdumam. Un tā sākumā aprēķinām, kāda ir masa šķīdumam. Masa šķīdumam ir blīvums tātad 1,12 reiz 1000. Un tas ir 1120 grami. Tad mēs zinām, cik tad mums ir masa šķīdumam. Tagad to mēs varam ievietot formulā. Un mums sanāk, masas daļa ir vienāda ar 112 dalīts ar 1120. Un šeit mēs redzam, ka tā ir 1/10, jeb tas ir 0,1. Uzdevumos šķīdumiem nereti ir dots tilpums, nevis masa. Un tas nozīmē, ka izmantojot blīvumu, mēs to vienmēr varam pārveidot par masu un veikt tālākos aprēķinus.